Nākotnes reliģija būs kosmiskā reliģija. Tā pārsniegs personisko dievu, un tajā nebūs dogmas un teoloģijas. Alberts Einsteins. Vai tu to jūti? Tādas kā nojautas, kas ar katru brīdi kļūst ar vien spēcīgākas. Vēl viens veids, kā to pateikt, ir laiks skrien aizvien ātrāk. Esmu dzirdējuši šo diskusiju jau neskaitāmas reizes. Zinu, ka daudz no mums ir dažreiz sajutuši, iespējams skatoties ziņas, iespējams, ka pašu dzīvē, ka ir gaidāms kaut kas liels. Tu vari pamanīt zīmes visur pasaulē. Strauji pieaugošas revolūcijas tuvajos austrumos, Amerikā un Eiropā notiekošie protesti, postošas zemestrīces, piemēram, Japānā, Mjanmārā un Grieķijā. Globālā ekonomika brūk tik strauji, ka izskatās, ka mēs tuvojamies globālai recesijai. Amerikas 30. gadu recesija uz šī fona izskatās kā tīrā bērnu spēle. Pat ja globālā sasilšana mūsu planētu nenovedīs līdz ledus laikmetam, tad mēs sevi iznīcināsim ar pārapdzīvotību. Un dzīvojot kā līdz šim, kad viss nepārtraukti pieaug divkāršā apmērā, mūsu resursi pietiks labākajā gadījumā nedaudz vairāk kā 10 gadiem. Un tomēr, par spīti šiem faktoriem, mums drīz atklāsies kaut kas vienreizējs. Tas ir kaut kas, kas pārvērtīs planētu pavisam citādāku, par kaut ko neticami skaistu. Daudz cilvēku uz šīs zemes par to ir mācījušies, un pielietojot to savās dzīvēs, ir pieredzējuši apbrīnojams pārmaiņas. Citi ir veltījuši savu dzīvi par to stāstot un mācot. Es esmu viena no tiem, kas joprojām to izpēta, un es vēlos, lai ir ar vien vairāk cilvēku, ar ko par to runāt. Prāts, ķermenis un gars. Tā ir svētā trīsvienība, kas ļauj mums dzīvot uz zemes. Pat bez viena no šiem trīs mēs nevarētu pareizi funkcionēt. Tomēr šodienas pasaulē mēs saprotam tikai 2 no 3. Mēs esam zinātniski izpētījuši prātu un ķermeni. Mēs saprotam gandrīz visus aspektus katram no tiem. Un tomēr, ko mēs patiesībā zinām par garu, par dvēseli? Kas tas ir, no kā tas ir radies? Gadsimtiem ilgi reliģijas ir bijušas galvenais atbilžu avots jautājumiem par dvēseli, bet šie avoti nav konkrēti. Daudzām dažādām reliģijām ir dažādas atbildes un idejas. Bet kā lietas notiek šajā līmenī? Nesen tika veikts atklājums, kas uzvedināja uz jauniem un tad vēl jauniem atklājumiem. Šīs vienreizējās atziņas pasaulē gandrīz nepamanīja, un tad, kad valdības un slepenie dienesti par to uzzināja, tā nebija tā informācija, kurai būtu jānonāk līdz masām. Šobrīd šī informācija vēl joprojām izplatās lēni, un es ar to padalīšos ar tevi. Zinātne par garu. Pirmā stunda – domas. Pasaulē, kur valda zinātne, ko tad mēs īsti zinām par domām? Ar skeneru palīdzību mēs varam izmērīt frekvenci, kas tiek izstarota, kad tās domājam. Tās ir izmērāmas, tomēr smadzenēs nav atklāta konkrēta vieta, kur atrodas domas. Vai ir iespējams, ka tu radi domas ārpus savu prāta? Varbūt, ka nē. Bet varbūt iespējams, ka tu ar domām radi ārējo pasauli no sava prāta. Par to arī mēs šodien parunāsim. Vai tev kādreiz ir bijis tā, ka tu skaidri zināji, ko kāds tev grasījās teikt? Apmēram 2 līdz 3 sekundes pirms cilvēks to sāka runāt. Vai arī attiecībās ar mīļoto cilvēku vai mājdzīvnieku ir bijusi tāda saskaņa, ka tu skaidri vari pateikt, ko otrs jūt, vai arī to, par ko viņi domā, pat tad, kad viņi nav blakus. Vai kādreiz esi saticis kādu cilvēku, kas tev radīja nepatīkams sajūtas un tava intuīcija izrādījās pareiza? Mēs katrs kādreiz esam piedzīvojuši ko līdzīgu, vismaz pāris reižu, citi vairāk, bet citi mazāk. Ir pat tādi cilvēki, kas var sev šādu sajūtu radīt pavisam vienkārši. Šķiet, ka viens no nosaukumiem šai parādībai ir parapsiholoģija. Piemēram, kad tu par kaut ko domā, vienalga par ko. Tas parādās tavā priekšā. Nē, nevis fiziski, bet, teiksim, tas parādās citā laukā, kas ir mūsos iekšā un mums apkārt. Pašreiz vienkārši pieņemsim, ka šo lauku mēs neapzināmies un pie tā mēs atgriezīsimies vēlāk. Pagaidām to vienkārši nosauksim par domu lauku. Kad tu kaut ko radi, tu sāc ar to, ka domā par to. Vai tu pagalmā būvē peldbaseinu, vai smērē sviestmaizi, tev vispirms jāsāk ar domu par to. Pat arī neapzinātās domas, kā par staigāšanu un elpošanu. Tas mums nav nekas jauns, mēs domājam par lietām, pirms sākam tās darīt. Pat ja tā ir sekundes simtdaļa pirms tam, jo tas ir veids, kā mēs funkcionējam. Un mūsu fiziskās aktivitātes saskan ar domām, ko mēs radījām. Varētu teikt, ka tu virzies cauri savām domām, pārveidojot nemateriālas idejas fiziskās darbībās. Kad izgudrotājiem ienāk prātā ideja, tad šī ideja var ātri izplatīties starp viņa kolēģiem un draugiem. Idejām un domām piemīt spēja izplatīties. Daudz cilvēki vienlaicīgi var turēties pie vienas un tās pašas idejas, ļaujot tai augt un attīstīties. Šajā gadījumā neuztver domas kā atsevišķus elementus, bet kā vienu veselumu, kam jebkurš var pieslēgties. Protams, tāpēc, ka fiziski mēs šo domu lauku nevaram saskatīt, mēs nevaram pateikt, kāda tieši bija sākotnējā ideja, tikai tās interpretācija, ko viņi apraksta, izmantojot runu un ķermeņa valodu, kā arī mūsu intuīcija, kas ir veids, kādā domas savienojas savā starpā. Šī iemesla dēļ mēs šim mikslim pievienojam klāt arī nedaudz mūsu pašu izdomu, tā teikt mūsu garšvielu, kamēr joprojām strādājam pie kopēja mērķa. Kopā sanākšanas ir vēl viens labs piemērs šajā kontekstā. Cilvēki sanāk kopā, jo viņus vieno vienas un tās pašas idejas, domas un emocijas. Kā piemērs varētu būt arhitektu kurs universitātē. Kursā mācās cilvēki, kurus interesē arhitektūra, jo viņus vieno vienas un tās pašas intereses. Tam nevajadzētu būt nekam sensacionālam.
Tā ir mūsu ikdienas dzīve, tikai skatoties no citas perspektīvas. Pat ja tu izmanto kaut ko, ko ir radījis kāds cits cilvēks, tu joprojām radi sev tieši to pašu pieredzi. Tu manifestēji šo iPadu vai māju vai jebko citu savā pieredzē. Tātad domām, savienojoties ar citām domām, rodas mūsu pirmā lielā izpratne par to, cik patiesībā cieši saistīti mēs esam. Mēs neesam saistīti tikai fiziskajā laukā, bet arī mentālā un garīgā. Vēl nesen cilvēki vienkārši domāja, ka savā starpā ir saistīti tikai un vienīgi caur fizisko būtību. Mēs pieņēmām, ka apzinātā pieredze, kā arī domas, ir 100% izolētas no apkārtējiem. Patiesībā tā nav. Mēs esam tik ļoti saistīti viens ar otru, ka tam ir pat gandrīz neiespējami noticēt. Padomā par gandrīz ikvienu radījumu uz zemes. Ko mēs īsti zinām par saitēm, kas tos vieno? Zosis var lidot garus gabalus un mainīties, kura lidos priekšā tikpat precīzi kā pulksteņa mehānisms. Zivis peld milzīgos baros, un mēs zinām, ka tām nav verbāla komunikācijas spēļu. Mūsu mājdzīvnieki spēj savā starpā sazināties bez runāšanas, tomēr tie zina, ko jūt otrs un sazinās savā ļoti īpašā veidā. Novērojot gandrīz jebkuru radību uz zemes, var secināt, ka tās spēj sazināties vismaz ar saviem sugas brāļiem, ja ne pat arī ar citām sugām. Mēs cilvēki esam dzīvības nākošais posms, bet tas nenozīmē, ka mums nepiemīt šādas saziņas spējas. Kas teica, ka mēs neesam šādā veidā saistīti? Mēs esam pazaudējuši kontaktu paši ar sevi jau neticami ilgu laiku un kļūstam aizvien disharmoniskāki. Radītās domas ir tikai aizberga redzamā daļa. Interesantākā daļa sākas tad, kad tu paskaties uz emocijām. Emocijas ir daudz spēcīgākas kā domas. Emocijas kontrolē tavu rīcību, tās vada tevi cauri dzīvei. Tas nav tavs domas, kas nosaka, kur tieši tu sēdi klasē vai autobusā, bet tas, vai tev patīk tā meitene, vai tu domā, ka tas vīrietis ož. Kad pāris ir kopā, tās ir emocijas, kas satur viņus kopā. Tāpat, kad viņi strīdās, tās atkal ir emocijas, kas viņus izšķir. Tu skaties TV seriālus, kas tev patīk, vai tu pavadi laiku ar draugiem tāpēc, ka tev ir emocionāls saites ar viņiem. Vai tev no rīta kādreiz nav bijis tā, ka tu pamosties saīdis, atsit kāju īkšķi un nodomā, šī būs viena no tām dienām. Un izrādās, ka patiesi, visa diena ir vienkārši briesmīga un visi iet galīgi šķērsām. Un kā ar dienām, kad tu pamosties enerģijas pilns, priecīgs un gatavs izaicinājumiem, visa diena ir vienkārši lieliski izdevusies. Pat, ja kas slikts atgadās, tev tas daudz neietekmē, jo tu atrodies emocionālā pacēlumā. Iemesls šīm atšķirīgajām dienām ir tavs emocionālais stāvoklis. Cilvēki domā, ka arī bez viņu klātbūtnes pasaulē viss notiks tāpat, bet tā nebūs. Cilvēki miedarbojas cits ar citu pavisam atšķirīgi, un katram būtu pavisam citādāka pieredze, ja tu nebūtu te. Iedomājies šādu scenāriju. Spēļu laukumā stāv kauslis un gaida, kad varēs kādu iekaustīt. Tur ir bērni, kas spēlē bumbu, lec ar lecamāklu, bērni šūpolēs, un tur malā ir viens puika, kas sēž zālītē un skatās uz pārējiem, kā tie spēlējas. Viņam šķiet, ka neviens ar viņu negribētu spēlēties, tāpēc viņš sēž malā. Kauslis tūlīt pat zina, kur viņam ir jādodas, un sākas sāpināšanas aplis. Vai redzi, tas ir caur sajūtu būt ievainojumam, kad tu kļūsti ievainojams fiziskajā plānā. Ja puika būtu piecēlies un pateicis sev, es spēšu iekļauties, viņš šobrīd droši vien spēlētos kopā ar pārējiem. Tas pats attiecas arī uz kausli. Viņam nebija neviena, ar ko spēlēties, droši vien savas nedrošības un mentālā stāvokļa dēļ. Tas viņu virzīja sāpināt citus. Viņš domā, ka tādējādi dara labu sev, izņemot to, ka patiesībā viņš sāpina vien tikai sevi ilgtermiņā. Pavērojot sadarbību, tu vari redzēt milzu un daudz pierādījumu. Visveiksmīgākie cilvēki ir tie, kas visbiežāk runā par veiksmi. Tie, kas visvairāk runā par slimībām, tie arī tiek pie tām. Jā, arī slimības ir tavs paša izdomājums. Ja tev ir vāja imūnsistēma, tā ir tava vaina. Parasti mums patīk vainu novelt uz citiem, uz vīrusu, kas klejo apkārt, vai uz mūsu pašu imūnsistēmu, bet mēs kļūstam uzņēmīgi pret to no iekšienes. Vai tā ir nerimstoša negatīvā enerģija, vai slikta sajūta, kam mēs ļaujam sevi ienākt? Mēs paši varam sevi izdziedināt, bet to es atstāšu citai reizei. Ir tikai viena lieta, kas kļūst neapšaubām skaidra no šī visa. Tu pats veido savu realitāti. Mēs esam 100% atbildīgi par situācijām, kādās atrodamies, lietām, kas ar mums notiek, labām un sliktām. Vēstures gaitā mēs vienmēr esam spēlējuši vainīgo spēli. Tā ir viņa vaina, ka es nesaņēmu paaugstinājumu. Tā ir viņas vaina, ka es nevarēju doties uz spēli. Tā ir visu citu vaina, ka es esmu tik nomākts. Lai kas arī tas būtu, un tas varētu būt pats grūtākais to patiešām saprast, ka tā ir tava vaina. Tavs prieks, tavas bēdas, tavas bailes un tavas veiksmes. Pilnīgi katra pieredze tavā dzīvē uz zemes notika tikai un vienīgi tevis dēļ. Atceries, tieši tāpat kā tu radi savu individuālo realitāti, mēs radām mūsu realitāti visi kopā kā viens vesels. Mēs esam viena suga, un kā viena suga mēs radām realitātes, ko izdzīvojam kopā. Es bieži dzirdu argumentu, bet kā tad ar bērniem Āfrikā? Kā viņi radījuši savu bada realitāti?
Es uz to atbildētu, ka rietumu dzīves stils nedod iespēju visiem planētas iedzīvotājiem dzīvot tādā pat pārpilnībā, kā dzīvo rietumnieki. Vai tā nav? Mēs izlietojam tevi visus pasaules resursus, tikpat kā ar tiem nedaloties, ja vien mums par to labi samaksā, vai arī mēs no tā ko iegūstam. Un mēs vēl jautājam, kāpēc viņi ir nabadzīgi? Mēs nedalāmies ar savām māsām un brāļiem uz šīs planētas. Un atkal tie esam mēs kā kolektīvs, kas rada realitāti, ko mēs pieredzam uz šīs planētas. Tas darbojas visos līmeņos. Kā ģimene, tu radi savu realitāti, un tava rīcība mainīsies līdz ar ģimenes pieredzi. Šī iemesla dēļ, un arī tāpēc, ka mēs neesam saskaņā ar sevi, bieži var likties, ka mums nav pilnīgas kontrolas pār situāciju, ko mēs pieredzam. Dažreiz mēs it kā esam spiesti būt situācijās, kas šķiet ārpus mūsu kontrolas. Tas notiek tad, kad esam disharmonijā ar sevi un nejūtam savu intuīciju. Tad, kad mēs esam saskaņā ar sevi, mēs varam izjust noteiktas situācijas un izlemt, kā rīkoties. Varbūt es neiešu pa šo tumšo aleju. Varbūt tā nav laba doma pieņemt šo darbu piedāvājumu. Tajos gadījumos, kad tu jūti, ka neesi saskaņā ar sevi un situācija iziet ārpus kontrolas, tev ir jāizlemj, kā tu rīkosies. Tu vari ļaut šai pieredzei sevi pārņemt, izsukt tavu enerģiju un nonākt blīvā, nelaimīgā emocionālā stāvoklī. Vai arī tu vari to pieņemt, piedzīvot un doties uz priekšu. Katram mākonim ir zelta maliņa, un ja tu meklē šo zelta maliņu, tev to ātrāk izdosies atrast. Daudz no mums ir dzirdējuši par pievilkšanas likumu, kas skaidro kaut ko līdzīgu šim, bet stāst vairāk par pierādījumiem un mazāk par šo domu lauku. Visā pasaulē cilvēki ir aprakstījuši savus vienreizējos stāstus, kā viņi ļoti koncentrējušies uz kaut ko, ko viņi vēlējās un to ieguvuši ar brīnumu un nejaušu sakritību palīdzību. Tā ir tikai viena ūdens lāsa milzīgā iekšējās pasaules okeānā, par ko es turpmāk runāšu. Tomēr tas ir pavisam īsts, un tu vari izmainīt burtiski visu savā dzīvē, ja vēlies to darīt. Es to zinu no personīgās pieredzes, un nav grūti atrast arī citus, kam ir šāda pati pieredze. Viens nemitīgs arguments, ko es dzirdu no cilvēkiem, kas noliedz šo pievilkšanās likumu, ir: tu nevari tikai domāt domas un izmainīt lietas vienkārši sēžot dīvānā. Uz ko es atbildu: tieši tā, tu nekad nepārstāji kustēties. Vienkārši izmaini domāšanu un turpini savu gaitu. Izveido emocijas savā prātā un tad tajā ieej fiziski. Neļauj savām emocijām tevi kontrolēt. Ievelc domas savā fiziskajā laukā. Ko tu vari darīt, lai izmainītu notiekošo? Vienkārši esi labs pret sevi. Dienai ritot piepildi sevi ar mīlestības un prieka emocijām. Rūpējies par sevi un centies izmainīt dzīves uztveri no tā, kas citiem šķiet tev nāks par labu un kas tev pašam šķiet nāks sev par labu. Velti dažas minūtes, lai pats sev pajautātu, ko tu patiesībā vēlies. Protams, pirmajā brīdī daudz varētu domāt naudu, labklājību, slavu, greznību. Un jā, šīs lietas ir ļoti jaukas, bet vai tās tevi darīs laimīgu? Man šķiet, tas ir atkarīgs no tevis paša. Pēc savas pieredzes varu teikt, ka bez visām šīm lietām tas, ko cilvēki patiesībā vēlas, ir tikt pieņemtiem, būt novērtētiem un mīlētiem. Sniedzot to citiem, tu saņemsi to atpakaļ. Un šī saite ar cilvēkiem, kas tev ir apkārt, nostiprināsies vēl vairāk. Pirms es beidzu, es vēlos pieminēt vēl vienu lietu. Pāris gadu atpakaļ Japāņu zinātnieks veica neticamu atklājumu, bet tas netika pamanīts un novērtēts pārējo zinātnieku vidū. Masaru Emoto atklāja, ka jau uz glāzēm, kas piepildītas ar ūdeni, uzraksta vārdus un tās sasaldē, tad var izmainīt sasalušā ūdens kristālus. Un uz glāzes, kur bija uzrakstīts "Es tevi mīlu", ūdens sasala šādi. Bet uz glāzes, kas vēstīja "Man nelabi no tevis, es gribu tevi nogalināt", tas sasala lūk šādi. Ja domas tā var iespaidot ūdeni, iedomājies, kā tās spēja ietekmēt mūsu. Izskatās, ka šodienai pietiks. Bet pirms es aizēju, vēlos tev pateikt šādus vārdus, kas veltīti katram, kas šobrīd meklē savu ceļu. Tu vari iegūt, tu vari darīt un tu vari būt jebkas, ko tu vēlies. Namastē! Paldies par tavu laiku! Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play